Esiet sveicināti! Mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe, un esmu priecīga atsaukties aicinājumam pastāstīt par miega traucējumiem un atmiņas problēmām sievietēm, kas ir ienākušas tādā jaunā, skaistā dzīves posmā, kad notiek šīs hormonālās pārmaiņas, un līdz ar to arī mūsu ķermenis reaģē citādi, notiek iekšējā procesa arī pārmaiņas, un mums tam visam ir jāpielāgojas. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem un par šīm divām tēmām pastāstīšu caur šiem uzdotajiem jautājumiem, ko jūs esat iesūtījuši. Un pirmais jautājums ir sekojošs. Man ir miega problēmas, nevaru aizmigt pat ar zālēm. Vai miegs var būt arī par daudz? Jā, miegs var būt par daudz. Patoloģiska miegainība, kad cilvēks pārmērīgi guļ ne tikai pa nakti, bet arī pa dienu, ja, kad tas ir vairākas, stundu, divas no vietas arī spēja nogulēt un pat ilgāk. Tur noteikti jāmeklē speciālista palīdzība, ja, jāatrod, kas tur ir par iemesliem, un, protams, tos ir jākoriģē. Raksta sieviete, ja, ka šīs nespēja iemigt arī ar zālēm. Te noteikti ir jāskatās par tiem cēloņiem, kas miega traucējumus ir izraisījuši. Ja. Atkal jāsaprot, cik ilgi ir miega traucējumi, cik ilgi jūs lietojat zāles, jo miega zāļu nozīmēšana cilvēkiem ar bezmiegu, tas nav problēmas atrisināšana, tas ir tikai simptomu samazināšana. Te ir vajadzīga pavisam cita pieeja. Un kopumā, ja runājot par bezmiegu, tad tas ir iedalāms divās grupās. Tad, kad šie bezmiega simptomi, proti, ka tās ir grūtības iemigt, ka tā ir pamošanās pa nakti un pēc tam nevar aiziet atkal gulēt, nevar iemigt. Vai tā ir āgra mošanās no rīta. Un ja tie ir tādi emocionālas izpausmes nākošajā dienā, kā nogurums, kā slikts garas stāvoklis, ja, tad ja šie simptomi ilgst vismaz 3 reizes nedēļā un vismaz 3 mēnešus no vietas, tad tie ir hroniskie miega traucējumi, hronisks bezmiegs. Ja šie simptomi ilgst līdz tiem 3 mēnešiem, tad tie ir akūtie miega traucējumi. Protams, mēs dzīvojam tādā ļoti aktīvā vidē, ļoti aktīvā laikmetā, kad visas tā intensivitāte nevar neatstāt iespaidu jau uz mūsu iekšējo pasauli un miegu tai skaitā. Un katram no mums 1, 2 reizes kādā īsā laika periodā periodiski var būt, ja, ka ir grūti iemigt, vai mēs nostamies pa nakti un nespējam gulēt. Ja. Taču, ja tas notiek ilgākā laika periodā, biežāk, intensīvāk, tad tur noteikti ir jāmeklē palīdzība. Un ko var ieteikt, paskatīties, kāds jums ir režīms. Ja. Jo daudz mēs paši ar savām domām un ar savu uzvedību šo bezmiegu vien pastiprinam. Proti, ja, piemēram, nevar iemigt, ja, tad turpina atrasties gultā, cenšas pa katru vārīti aizmigt, ja, grozās no sāniem uz sāniem, ja, nemitīgā tādā domās un raizēs un ar tādu negatīvu nākotnes tādu pareģošanu, ka jā, es tagad neizguļos un rītdien es jūtīšos slikti, man būs tur galvas sāpes, vai es būšu miegaina, vai man būs grūti nokoncentrēties. Ja. Lūk, šī tāda katastrofizēšana, ja, kā tad, ja es kārtējo nakti neguļu, ja, šīs pārmērīgas gaidas uz miegu, ja mēs tās atlaižam, tad būs vieglāk, proti šīs gaidas, ka man ir jāguļ līdz tik tur stundas, ja, ka man jābūt zīdaiņa miegam, ja, ka es nedrīkstu mosties pa nakti, ka man noteikti ātri ir jāiemieg. Ja. Šāda doma un tā uzvedība, ja, ka mēs nekāpjam ārā no gultas, ka mēs nepieturamies pie šīs miega higienas, par kuru es tūlīt pastāstīšu. Ja, tā, protams, to miega traucējumus var padziļināt.
Un runājot par miega higiēnu, šeit ir jāskatās, kādā vidē jūs guļat. Ja? Ka guļamistabai vai, piemēram, ja platība neļauj, ir vienistabas dzīvoklis un tikai gulta, tad gultā vai guļamistabā mēs nododamies tikai 2 procesiem. Tas ir miegam un tas ir mīlas prieki. Vispārējais notiek ārpus gultas. Tad gultā neskatāmies televizoru, mēs nepārbaudam sociālos tīklus, neatbildam uz ēpastiem, nestrādājam pie datora, gultā mēs neēdam. Ja? Tam ir paredzētas citas lietas, jo jāveido šī pozitīvā asociācija, ka gulta ir miegs, ja? Gulta ir atpūta, vienādības zīme. Bet ja mēs šo te nepiekopjam, ja mēs turpinam nevarot iemigt, neceļamies, ja, tur grozamies par to gultu, mums veidojās šī negatīvā saikne, ka gulta ir vienāds ciešanas vai mokas, ja, gulta ir vienāds bezmiegs. Nu, lūk, un šeit ar tādu pieeju, plus sekojot, lai jūs guļat tumšā telpā, vērsā telpā, labi vēdinātā, klusā telpā, ja, ka pirms miega jūs ievērojat tās ieteikumus, ka jūs sakat sevi sagatavot miegam, proti nevajadzētu nekādas lielas aktivitātes vai sportošanu vismaz 4 stundas pirms miega, ja? Organismam jāļauj atdziest, nomierināties, ja? Kādu 1,5–2 stundas pirms miega nevajadzētu trekni un smagi un tā sātīgi ēst. Vajadzētu atturēties no viedierīču lietošanas, telefoni, televizori, datori, viss, kas izstrādā zilo gaismu, nu, vismaz stundu pirms miega, labākais 2 stundas pirms tam. Ja? Noteikti vajadzētu pieturēties pie tā, ka pirms miega jūs sevi patiešām sagatavojat. Tā ir pieklusināta gaisma, tā ir kāda ļoti vienkārša, patīkama, bet nepārāk emociju uzjundījušā literatūra, ja, kādu lasām vielu. Laba relaksējoša mūzika, tā var būt vanna vai silta duša, pirms miega vakara pastaigas. Ja? Tātad sevi jau noskaņot un noteikti iet gulēt un celties vienā tā pašā laikā, arī tad, kad ir brīvdienas, svētku dienas vai atvaļinājuma laiks. Tāpēc, ka organismam tad ir vienkāršāk pieturēties pie šī režīma, to visi cikliskie procesi noskaņojās, ir tādi stabili, konsekventi, un miegs arī ar laiku kļūs stabilāks, dziļāks, kvalitatīvāks. Ja? Vēl te varētu rasties jautājums, nu, ja, piemēram, es uz darbu agri ceļos, tur 5, tur 6, bet brīvdienās es nevēlos tik agri celties, tad šajā gadījumā var ieteikt, ka mēs drīkstam pagulēt brīvdienās ilgāk par 1 stundiņu, tā kā pielikt 1 stundu klāt. Nākošais jautājums. Sveiki! Man ir 52 gadi, aizvien biežāk uznāk diezgan dzīvi apgrūtinošas galvas sāpes un sagurums, kaut arī iepriekš tās bija tikai pirms mēneša reizēm. Kādus 4 mēnešus ir rādies arī tāds kā troksnis, sīkšana ausīs, galvā. Kaut kā jau pati cenšos pārvarēt, paguļu, pavingroju, izmasēju galvu kaklu, bet dažreiz neizdodas, ko jūs ieteiktu miega kvalitātes uzlabošanai. Un šo jautājumu es sadalītu 2 daļās, tad proti par tām galvas sāpēm un trokšņiem. Te būtu jāparādās 2 speciālistiem. Viens pie neirologa jāpaskatās, kas tad tās ir par galvas sāpēm, jo jā, uz hormonālām pārmaiņām arī galvas sāpju raksturs, intensitāte, biežums, veids vispār var mainīties. Ja? Un tur var būt tie procesi un ieteikumi, mehānismi, kas strādāja agrāk, tagad vairs var nelīdzēt. Ja? Un līdz ar to arī neirologs var palīdzēt atšķirt, vai šīs ir tās primārās galvas sāpes, kur mēs ar režīmu, ar meditācijas, ar dzīvesveida korekciju un, ja vajag, ar medikamentiem varam sakārtot, ja? Vai tur ir pamatā kaut kāds cits iemesls, kāda cita saslimšana, kuru ārstējot, kuru atrisinot, arī galvas sāpes pāries.
Runājot par sīkšanu ausī, troksni galvā, un tur noteikti jāvēršās pie lora, pie otorinolaringologa, jāveic audiogramma, timpanometri, jo viens no skaidrojumiem var būt, ka sēžās dzirde. Un tad trokšņa, sīkšana galvā vai vienā ausī, tas ir viens no pirmajām pazīmēm, ja, ka sāk pasliktināties dzirde. Nu, lūk, to var tad izmeklējumos labi apstiprināt. Otrs ieteikums būtu uztaisīt bez audiogrammas timpanometrijas arī izmeklējumu galvas kakla asinsvadiem, doplerogrāfiju. Paskatīties, vai tur nav šīs lielais aterosklerozes process, kad asinsvadu sieniņi paliek sabiezēta, tāda blīva, jo, ja tas skar lielos asinsvados, tas tikpat labi var skart arī mazos, tā skaitā tos, kas apasiņo kustību līdzsvara dzirdes nervu, ja, un var radīt tos trokšņus. Jo princips ir līdzīgs kā radiatoros. Ja, ja tajās ir apkuras sistēmā nonācis gaiss, tad mēs varam dzirdēt, kā plūst pa šīm blīvām trubām, kā plūst ūdens. Un līdzīgs process arī var būt mūsu smalkajos asinsvados ar dzirdes nerviem, kad asinsvadi vairs nav tik elastīgi, nepadodās tai pulsācijai, ja, bet ir kļuvuši blīvi, cieti, ja, un tad mēs varam to asins plūsmu arī dzirdēt. Vienkārši, jo tuvu atrodas asinsvadiņš pie dzirdes nerva. Lors var arī palīdzēt atšķetināt, vai uz paša dzirdes nerva neveidojās kādi procesi, kas rada šos trokšņus, vai varbūt ir pārāk tuvu šie lokalizācijas starp asinsvadiņu un dzirdes nervu. Notiek šāda te mehāniskā kompresija, ja, mehānisks saskarsme, kas arī tos trokšņīšus var radīt. Un šos procesus var atšķetināt ar magnetiskās rezonances palīdzību, izmeklējot, padziļināt arī dzirdes nervus un iekrāsojot asinsvadus. Ja. Nu, lūk, un ko es vēl varētu miega kvalitātes uzlabošanai ieteikt, ja, tad, ko es jau esmu minējusi augstāk, tad šie te miega režīms, sekot, lai jūs to neuzturaties ilgstoši gultā, ja jūs nevarat iemigt, tad ir jāceļās, ir jādara kādas tādas vienkāršas rutīnās lietas, palasīt grāmatu, kādu podkāstu paklausīties relaksējošu mūziku, uztaisīt meditāciju, elpošanas prakses, ja, un noteikti tas ir jādara regulāri. Šīs neatrisinās šādi te paņēmieni problēmu, kas ir krājusies mēnešiem, gadiem un varbūt pat gadu desmitiem, dažu reižu gadījumā neatrisinās. Ja? Tas ir ilgstošāks process, un tur ļoti labi palīdz šīs te miega atbalsta grupas, kognitīva behaviorālā terapija, kur ir atsevišķi protokoli, kas tieši vērsti uz bezmiegu, ja, miega traucējumiem, un tas viss Latvijā mums ir pieejams. Es kontaktus atstāšu zemāk zem šī video. Noteikti tad arī būtu atkārtoši, ja, jāmaina šī te sava uzvedība, sava attieksme pret tiem miega traucējumiem, ja, mazināt katastrofizēšanu, mazināt šo te negatīvo domāšanu, ja, jo ļoti bieži vien mēs ar tādu pieeju to bezmiegu vien pastiprinam. Trešais jautājums. Man ir 50 gadi, no rīta mostos neizgulējusies. Naktī ceļos vienu reizi, lai apmeklētu tualeti. Esmu lietojusi melatonīnu saturošus preparātus un tad izguļos labi. Vai tos var lietot bez ierobežojuma, vai tām var būt kādas sekas vai blaknes, vai varbūt ir kādas alternatīvas. Nu, lūk, šeit par neizgulēšanos, par to, ka mostās no panākti, lai apmeklētu tualeti, ja, un tad ir papildus jautājumi, ja, vai vispār kā jūs iemiegat sākotnēji. Tad otrs, cik ilgi ir šīs te periods, pēc tam, kad jūs panākti piecēlāties, atgriezāties gultā, cik atkal jūs ilgi nevarat iemigt, ja. Vai atkal šīs te alternatīvās, par kurām jautā, ja, par to miega režīmu, visu, ko esmu minējusi augstāk, šeit noteikti būtu jāpielieto.
Vēl ko es papildus, kas man nāk prātā, ka no rīta mostās neizgulējusies, paskatīties, vai tur nav riski uz tā saucamo miega apnoju, ja, kas ir sevišķi cilvēkiem pēc lielākā vecumā, kam ar lielāku ķermeņa svaru, sevišķi ir tāda anatomiska uzbūve, kad ir īs kakls ar lielu diametru, ja varbūt šīs elpošanas apstāšanās pa nakti, kādēļ, tad šie miega cikli ir izjaukti, mēs nespējam ieiet dziļā miega fāzē, kas ir vairākas 4-5 reizes pa nakti, un smadzenes, protams, nespēja atpūsties, sakārtot šos atmiņas procesus, emocionālos pārdzīvojumus, ja, tad sakoriģēt, pārtransformēt, un līdz ar to no rīta ir šī neizgulēšanās sajūta. Ja. Atkal te varbūt ir liela nozīme paskatīties, cik ilgi ir šādi traucējumi. Ja, runājot par miega apnoju, var griezties, uztaisīt poligrāfiju, ja, paskatīties, kā jūs miegā guļat. Šādu izmeklējumu ir iespējams uztaisīt miega centrā, kas ir Stomatoloģijas institūta telpās atrodama. Runājot par melatonīnu, es uzreiz nolasīšu arī nākošo jautājumu, un tad atbilstoši atbildēšu pa abiem kopā. Vai ilgstoši drīkst lietot baldriāna, apviņu un tam līdzīgus preparātus pirms miega, un kā ir ar melatonīnu? Šeit sieviete raksta, ka viņai ir arī garas stāvokļa svārstības, biežāk nomāktība, pati uzskata, ka tā nav depresija vai ir kāda risinājuma, kas var palīdzēt tikt pāri. Proti, runājot konkrēti par melatonīnu, tam tāds zinātnisks pamatojums miega kvalitātes uzlabošanai, miega ilguma noturēšanai ir diezgan šaurā lokā. To var lietot īslaicīgi. 2 gadījumos cilvēki vecumā virs 55 gadi. Tas var palīdzēt šo miega kvalitāti uzlabot un iemikšanu sakārtot. Un arī cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, miega režīma izmaiņas, ja, kā pusauģiem, tad līdz 18 gadu vecumam mēs to varam pielietot. Vēl kam varbūt šīs režīms izjaukts, ja, piemēram, ceļotāji, ja, kas maina šos cirkādiskās joslas, ja, tad arī ar melatonīna palīdzību īslaicīgi mēs varam palīdzēt sakārtot iemikšanu, ja, un pašu miegu kā tādu, un arī cilvēkiem ar autiska spektra slimībām. Nākošais jautājums, vai ilgstoši drīkst lietot baldriāna, apiņu vai tam līdzīgus preparātus pirms miega, un kā ir ar melatonīnu? Ir garstāvokļa svārstības, bieža nomāktība, domāju, ka tā nav depresija, un vai ir kādi risinājumi, kas var palīdzēt tikt pāri? Par melatonīnu es izstāstīju, un vispār tādiem nomierinošiem preparātiem, kas ir brīvi bezrecepšu pieejami, tur noteikti būtu jāskatās, jo jebkas, ko mēs uzņemam, ko mēs ievedam savā organismā, tas, protams, var neatstāt sekas, ja, nebūt tā kā bez sekām, un otrs svarīgākais moments ir saprast pamatcēloņus, jo ar preparātiem, sevišķi, ko mēs paši izvēlamies, ko mums iesaka aptiekā, mēs tikai mazinam simptomus, bet mēs netiekam galā ar pamatcēloni, pamatproblēmu, un tur ir vajadzīga šī tete komunikācija, lai saprastu, jo katram tas varbūt individuāli ir savs cēlonis, bet viennozīmīgi risinājumu vajag meklēt, un pieejas ir, tad jāvēršās pie psihiatra vai psihoterapeita, ja, jāizvērtē, vai pat tiešām tur nav depresijas, ja, ir šī biežāk nomāktība, ja, kas tur ir par cēloni tai grūtsirdībai, ja, un noteikti tas būtu jākoriģē vai tikai ar medikamentiem vai kombinācijā psihoterapiju vai psihoterapiju viena pati. Lūk, un risinājumi noteikti ir jāatrod, jo, ja ievelkās šīs emocionālās svārstības, emocionālās pārmaiņas, tas, protams, atstāja negatīvu iespaidu gan uz miega kvalitāti, miegu kā tādu, gan uz atmiņu un citiem kognitīviem procesiem, gan uz dzīves kvalitāti, jā, šo funkcionēšanu ikdienā.
Un, ja lietas labā ilgstoši neko nedara, tad tā kā tas var būt viens no signāliem, ko organisms mēģina rādīt, ka pievērst man uzmanību, ja, ka ir lietas, kas ir maināmas, ka šādi organismus vairs nevar izturēt, un ja mēs tos laižam garām, ja mēs tā kā piepušķojam, ja, vai piebiram ar tādiem brīvi pieejamiem miega lietām, miega preparātiem, nomierinošiem preparātiem, ja, tad problēma var samilst, un tad organisms jau ķermenis saslimst pie īstam, un tam var būt ļoti negatīvas sekas. Un šeit es pāriešu pie vēl viena jautājuma, kas ir tāds diezgan plašs un jau būs saistībā ar šo te atmiņas un kognitīvo sfēru. Un te es arī gribu sākumā pateikt dažus vārdus par to, kas tad ir atmiņa. Un tas ir tāds process, kad mūsu galvas smadzenes, mūsu augstākā šī centrālā nervu sistēma veic tādas funkcijas, pateicoties kuriem mēs esam tie, kas mēs esam. Ja? Pateicoties atmiņai, mēs varam mācīties, mēs varam gūt pieredzi, mēs varam komunicēt, miedarboties ar cilvēkiem, būvēt attiecības, ja? Tad augt kā personības un vispār būt tie, kas mēs esam. Un atmiņa ir tikai viena daļa no tādām kognitīvajām funkcijām. Ja mēs šo te procesu, kognitīvo sfēru iedomājamies kā ziedu, kuram centrā ir šīs vidutiņš, kas ir kognitīvās spējas, un tad katra lapiņa ir atsevišķa kognitīvā funkcija, proti atmiņa, ja, kas var būt īslaicīgā, ilglaicīgā, tūlītējā, piemēram, arī darba atmiņa, kad mēs īsu laiku varam manipulēt, operēt ar tādu īsu, jaunu informāciju. Ja? Atmiņas var būt šīs te personīgās, individuālās, kas katrs veidojās mums pašiem dzīves laikā, pašiem par sevi, un šīs te tādas plašas zināšanas, bibliotekārās zināšanas, ja, vispasaules tādi dati, fakti. Vēl nākošā kognitīvā funkcija, tā ir valoda, tā ir arī dalāma divās daļās, ir ekspresīvā valoda, mūsu valodas bagātība, plūdenums, vārdu krājums, un receptīvā valoda, ko mēs saprotam, ko mums saka, ja, šo te otra cilvēka domu saprašana. Ja. Tad ir arī izpildu funkcijas, tas ir mūsu lēmumu pieņemšana, kļūdu labošana, cēloņsakarība, saskatīšana, ja, nākotnes plānošana, un te ir arī tāda mentālā elasticitāte. Vēl pie kognitīvās funkcijas pieder uztveres motorās funkcijas, tās ir spēja rīkoties ar priekšmetiem, spēja atdarināt, ja, tad parādīt kā pantomīmu. Arī tādas spējas kā uzmanība, ja, kompleksā uzmanība, tā ir arī atsevišķa kognitīvās sfēras daļa, proti tā ir mūsu dalītā uzmanība vai nedalītā uzmanība, selektīvā, piemēram, tad, kad es dzirdu tikai to, ko es vēlos dzirdēt, ja, bet pārējo apkārt noignorēju. Un noteikti arī ir šī sociālā izziņa, kad spējam iejusties otra cilvēka kurpēs, spējam izprast mīmiku, ja, žestus, spējam saprast otra cilvēka emocijas. Un tas viss veido kognitīvās funkcijas. Un tās ne tikai atmiņa, bet jebkura no šīs manis nosauktajām sfērām var būt traucēta dažādu aspektu dēļ, arī šo te hormonālo pārmaiņu rezultātā. Un tāpēc, iestājoties menopauzē, jau premenopauzes periodā, ir sievietes, kuras sāk norādīt, ja, ka atmiņa varbūt nav tāda pati, kā ir bijusi agrāk, varbūt ir gausāka, ir grūtāk nokoncentrēties, grūtāk noturēt uzmanību, grūtāk, veikt kādus, ātrus risinājumus rast, ja? Un šeit tad nākošais jautājums ir ļoti tāds plašs un izvērsts, un tad arī ejot cauri tam, es pastāstīšu nedaudz plašāk
par traucējumiem. Nu, lūk, un sieviete raksta, ka man ir 50 gadi, 2 gadus lietoju hormonu aizvietojošo terapiju. Daudzi no premenopauzes un menopauzes simptomiem ir izzudušie vai izteikti mazinājušies, taču joprojām ir. Strauji mēneša laikā parādījās pirms 2,5 gadiem. Lielas problēmas ir ar atmiņu, īpaši darba, īslaicīgo atmiņu un ar kognīcijas un prāta asumu. Ir bremzēta domāšana, uztvere, informācijas apstrāde un analīze, neskaidra galva sajūta kā datoram, kas uzkrāries, bremzēts un nespēj pilnvērtīgi veikt funkcijas un kuru nepieciešams restartēt. Arī par daudzpakāpju vienlaicīgu uzdevumu veikšanu var aizmirst. Jautājums, vai problēmas ar atmiņu un kognīciju, tad šī kognīcija arī ir tās prāta spējas, paliks uz visiem laikiem vai tomēr atties atpakaļ. Un ja šīs funkcijas atgriezīsies, tad kādā laika periodā un cik lielā mērā, daļēji vai pilnībā. Nu šeit tādi ļoti jautājumi, uz kuriem precīzi ne tikai attālināti, bet arī klātienē būs grūti atbildēt, sevišķi pirmajā vizītē, jo tie simptomi, ko sieviete ir aprakstījusi, protams, norāda uz tādu kognitīvo nomākumu. Un tam apakšā var būt ļoti daudz iemeslu. Vecums, viņi norāda, ir 50 gadi, tipiski tādi kognitīvie traucējumi, kas saistīti ar lielu vecumu, vecuma izmaiņām, tie klasiski sākās pēc 65 gadu vecuma. Ja? Un tad, jo vecāks, lielāks vecums, tad arī lielāka varbūtība, ka sāk šie te kognitīvā disfunkcija, jeb traucējumi veidoties, un lielāks arī demences risks. Taču ir arī agrīnās formas, kas sākās no 40 līdz 65 gadu vecumam. Tāpēc diezgan daudz, kas ir minēts no simptomiem, ļoti precīzi uzskaitīts. Es ieteiktu vērsties pie atmiņas traucējumu speciālista. Zemāk es arī norādīju šo speciālistus, pie kuriem var vērsties, kuri ar šiem te jautājumiem strādā. Jo ir jāatšķetina, vai tas ir kaut kāds agrīns process, kad galvas smadzenēs sākās neatgriezeniski procesi, kādēļ zūd šīs smadziņu šūniņas, trūkst viņam tāds jaudīgas darbības, kā signālu pārvadu, un tad ir traucētas šīs te kognitīvās spējas. Ja? Vai arī apakšā ir kāda cita saslimšana ar galvas smadzenēm nesaistīta, kura arī var dot līdzīgus simptomus. Jo pēc būtības pie kognitīviem traucējumiem, pie tā ziediņa izpausmēm, ja, tātad, ko es minēju iepriekš, var novest gan, piemēram, hroniskas infekcijas, gan šie te hroniski un ilgstoši miega traucējumi, ja, jo galvas smadzenes pietiekoši neatpūšās, nespēja tajās dziļajās miega fāzēs, ja jūs tajā nekvalitatīvajā miegā, tajā dziļajā fāzē neieiet, smadzenes nespēja pietiekoši restartēties, nespēja atpūsties, nespēja sakārtot iepriekšējā dienā iegūto informāciju, un tas, protams, krājās, un tas nevar neatsaukties ar gausāku prāta darbību. Ja? Nu, lūk, vēl var būt, protams, dažādi, kas noved pie kognitīviem traucējumiem, arī kas šeit aprakstīti. Tas var būt, piemēram, ļoti augsts vai ļoti zems asinsspiediens. Tas var būt slikti kontrolēts cukura diabēts. Tas var būt vairogdziedera darbības traucējumi, dažādi hroniski procesi organismā, piemēram, reimatisms, sarkanā vilkēde, citas reimatiskas lietas, ja? Kairinātas zarnu trakta sindroms arī var dot, varbūt ne tik plašus simptomus, kā šeit aprakstīts, bet arī var novest pie kognitīvām grūtībām.
ķūlains kolīts, krona slimība, ja, viss, kur ir šīs te hronisks iekaisums, tas atstāja arī tādus līdzīgus iekaisīgus procesus galvas smadzenēs, un ja pamats saslimšana neārstē, tad ir arī šī te kognitīvā darbība pasliktināta. Nākošais, tas, ko es jau šodien biju pieminējusi, šīs te emocionālās pārmaiņas, ja varbūt fonā ir depresija, kas ir neārstēta, nepamanīta, ja, šī te grūtsirdība, un tad arī atbilstoši ārstējot to, minētie simptomi atkāpsies. Jā, jautājot, vai šīs funkcijas atgriezīsies, kad un kādā periodā un cik lielā mērā, daļēji vai pilnīgi, atkal to varēs prognozēt un precīzāk atbildēt tikai tad, kad būs visi izmeklējumi, tad, kad būs skaidrs, kas ir par cēloni minētiem simptomiem, un tad varēs izvēlēties atbilstošo ārstēšanas un šī dzīvesveida taktiku, un tad arī tālāk skatīties, jo pat pie līdzīgām saslimšanām, kas klīniski izpaužās ar līdzīgiem simptomiem, tā prognoze var būt ļoti dažāda, tāpēc, ka mēs jau sākotnē esam ļoti atšķirīgi. Katram šīs te kognitīvas prāta rezerves ir dažādas, tas, ar ko mēs esam, ar ko daba ir apveltījusi, kādus gēnus mēs esam dabūjuši, ja? Kā mēs šo dzīvi esam nodzīvojuši, cik ļoti esam rūpējušies par savu prātu, cik daudz mēs sevi mentāli bijām trenējuši un noslogojuši dzīves griezumā, lai tās smadzeņu rezerves, lai kognitīvā kapacitāte būtu lielāka. Ja? Un tad, ja šīs rezerves ir lielākas, tad iestājoties saslimšanām, par kurām es runāju, kas noved pie kognitīvām izmaiņām, ja? Arī tad, teiksim, tas kognitīvais kritums būs lēnāks, netik izteikts, nekā, piemēram, cilvēkiem, kuriem visi citi apstākļi tādi paši, veselība, ja, bet, piemēram, kognitīvās rezerves ir krietni mazākas. Ja. Lūk, kas vēl var novest pie, runājot par veselības stāvokli un prāta funkcijām, par atmiņu un kognitīvām spējām, vēl var būt arī, piemēram, onkoloģiskas saslimšanas, arī to gadījumā, neatkarīgi no lokalizācijas, ja, arī to gadījumā var būt līdzīgi simptomi, par kuriem šeit sieviete raksta. Arī saņemot ārstēšanu specifisku audzēja gadījumā vai kādu citas saslimšanas gadījumā, ja, tās var būt reakcijas uz medikamentiem. Lūk, tāpēc tur ir ļoti liels lauks, ko skatīt, ko domāt. Tur būtu jāuzdod daudz precizējoši jautājumi, ja? Jāskatās, kāds vispār ir veselības fons, kāda ir ģenētika, kādas ir šīs vēsture no radiem, ko jūs esat saņēmusi. Ja? Lūk, un tad par to prognozi varēs runāt tikai pēc to detalizēšanas un pēc tādas klātienes vizītes. Vēl tālāk sieviete raksta, ka piebildīšu, ka no šīs problēmas lielākā vai mazākā mērā cieši visas menopauzes manas draudzenes un kolēģis ap 50, kurām ir premenopauze vai menopauze. Taču tā kā par šo problēmu sabiedrībā īpaši netiek runāts un nav arī pieejama informācija, līdz ar ko mums nav skaidrs, vai būtu jāvēršās pie palīdzības vai speciālistu un kāda, vai tieši otrādi nav jāraizējās un viss atrisināsies pats no sevis. Es ieteiktu, jebkurā gadījumā, tiklīdz rodās kādas veselības problēmas, noteikti saulaicīgi vērsties pie sava ārstējošā ārsta, vai tas ir ģimenes ārsts vai speciālists, ar kuru tad jūs jau risinat kādas problēmas, lai varētu saprast, kas tad tur ir par cēloni, kur jūs tālāk novirzītu, noteikti nevajadzētu nogaidīt un cerēt, ka tas pats par sevi kaut kā atrisināsies un uzsūksies. Jo pie jebkurām saslimšanām, kuras es minēju augstāk, ja, gan galvas smadzeņu saslimšanu dēļ, gan kādas organisma orgānu darbības traucējumu rezultātā, gan hormonālu pārmaiņu dēļ, gan hronisku infekciju rezultātā, ja,
tās pašas reumatoīdais artrīts, hroniskas plaušu slimības, augsts asinsspiediens, slikti kontrolēts cukura diabēts, vairogdziedzeres nepareizi strādā, deficīti organismā, vitamīnu deficīts, trūkst makroelementu. Tas viss, ja tiek ievilkts, rada arī struktūrālas izmaiņas galvas smadzenēs, kas pēc tam, diemžēl, ir neatgriezeniskas. Pat ja pamat cēloni, piemēram, slimas aknas sāk ārstēt un izdodās apvaldīt to saslimšanu. Diemžēl tas bojājums galvas smadzenēs, kas paliek, viņš var būt nedaudz uzlaboties, bet var pilnībā arī nepāriet. Un tie var būt demences simptomi, vienīgais jūsu gadījumā man ļoti gribās ticēt, ka tā tomēr īsti vēl nav demence, tāpēc, ka šīs vecuma diapazons, jums vēl nav 65 plus, kad mēs tādas izmaiņas saistībā ar demenci sagaidām. Un noteikti būtu sevi jāparāda, jāparunā ar jūsu ginekologu, tāpēc, ka jūs arī minējāt, ka draudzenēm, kas ir premenopauzē vai menopauzē, ir līdzīgie simptomi. Šīs izmaiņas arī var dot problēmas kognitīvajā sfērā, un te ir arī vajadzīga sadarbība ar ginekologu, tāpēc, ka tiklīdz sieviete, kas ieiet menopauzē vai jau ir menopauzē, ir pamanījusi atmiņas pasliktināšanos, citus kognitīvās grūtības, tas ginekologam būtu jāsāk un jādomā par hormonu aizvietojošās terapijas uzsākšanu. Jūsu gadījumā jūs to pielietojat, jo, ja arī ar šo novilcina, piemēram, sieviete ir menopauzē, hormonu aizstājošā terapija nelieto, un tad pēc kaut kādiem 2, 3, 5 gadiem pamana, ka ir sliktāka atmiņa, tad šeit jau īsti hormonu aizstājošai terapijai efekta nebūs uz atmiņas uzlabošanu, un būs pat tieši otrādi, ja nav citu simptomu, tad nozīmējot tādu ieilgušu atmiņas traucējumu korekcijai hormonai aizvietojošo terapiju, mēs pat varam paaugstināt demences risku. Tas nestrādā tajā gadījumā, ja sieviete ir citi simptomi, un ja saulaicīgi atmiņas traucējumi tiek pamanīti, iestājoties premenopauzē, menopauzē, un tad uzsākot hormonu aizstājošā terapiju, tad uz kognitīvo funkciju tā būs droša. Bet ja mēs nogaidam vairākus gadus, un tad kaut kur padzirdam, un tad ejam pie ģimenes ārsta, bet ginekologu ar lūgumu izrakstīt šos te preparātus, lai uzlabotu savu atmiņu, tad efekta nebūs, un pat būs augstāks demences risks. Lūk, jautājums turpinās, cik liela aizmāršība, jeb neatcerēšanās varētu būt normāla, un kad ir jāsāk rīkoties, vērsties pie speciālista, ja liekas, ka aizmirstu par daudz, un vai ikdienas treniņa un atmiņu uzlabošanas iespējas, kādi ir ikdienā iespējami. Lūk, par to, kas ir normāla aizmiršana, cik daudz tas varētu būt, un kad ir jāsāk rīkoties, atkal jārīkojās tad, kad jums ir bažas, kad tas ir pārmērīgi daudz, pārmērīgi grūti jums tikt ar kaut kādām lietām, jautājumiem, ar kuriem jūs agrāk esat tikusi galā diezgan ātri, veikli un raiti. Plus, ja apkārtējie sāk pamanīt, ka jūs kaut ko neatceraties, ka jūs nepamanat, ka jums ir aizmēršība lielāka. Un šeit es atbildot uz jautājumu, kas tad ir normāli, kad mēs kaut ko piemirstam un kad jau ir tādi sarkanie karogi, kad jāvēršās pie doktora. Mūsu prāta spējas visām kognitīvām funkcijām ir iedalīts tāds enerģijas resursu daudzums, kāds viņš ir. Tā baterija tik liela, cik viņi ir, un katram tas enerģijas apjoms ir daudz noteikts savā daudzumā. Pie tam visi šie kognitīvie procesi, kurus es apstāstīju, ja mēs atkal atceramies to puķīti, to ziediņu, visi šie procesi, viņi konkurē par to enerģiju, kas tajā baterijā ir. Lūk, un ja mēs kaut kur iztērējam kādā vienā no procesiem, piemēram, bija
jāpaveic kaut kādas atskaites, jāuzraksta. Ja? Jūsu visu uzmanību un koncentrēšanās bija veltīta šiem procesiem, un tā jūs nostrādājat kaut kādas 2, 3, 5 stundas. Ja? Un pēc tam jūs jūtat nogurumu. Un šajā brīdī, sevišķi, lai varētu turpināt darīt tās lietas, kuras jums ir jāpaveic, smadzenes ieslēdz tādu kā taupīšanas režīmu uz visām pārējām kognitīvajām funkcijām. Un tāpēc var būt, ka pēc piesātinātas dienas, pēc lielākas tādas mentālas piepūles, pēc smagākas darba dienas, piemēram, vakarā, jūs varat pamanīt, ka ir grūtāk izteikties, ir zūd kaut kāds vārds, ja, viņš tur stāv uz mēles galā un nevar atminēties, ja, vai pēkšņi ieiet tur blakus istabā un neatcerās, kāpēc es esmu te iegājusi, ja, vai mājās tur periodiski zaudē tur brilles vai telefonu, ja, vai ik pa laikam aizmirst, piemēram, iedzert tos medikamentus, kas tiek regulāri lietoti, ja? Vai ik pa laikam aizmirst, man taču tur bija pieraksts šodien vai sarunāta tikšanās tika izlaist. Ja? Bet ja jūs atpūšaties un pēc tam funkcionējat labi, ja šie simptomi ir ik pa laikam, un nemaina jūsu tādu aktīvo darbošanos, neietekmē ikdienas aktivitātes, ja, jūsu miedarbību ar cilvēkiem, tad faktiski uztraukumam nav pamata, tas var piemeklēt mūsu ikvienu, jebkurā dzīves periodā. Ja, protams, tādu saudzību pret sevi ar rūpīti, ar dažādiem ieteikumiem, kā šīs smadzenes var uzturēt, palīdzēt viņām darboties, tos es minēšu. Taču tie sarkanie karogi, kad ir jau jābūt uzmanīgam, ja jūs sev tos pamanat, bet ar laiku var būt tā, ka kritika pazeminās un cilvēks vairs neatpazīst šos simptomus, bet mana apkārtējie, tad ja jūs kādu savā lokā redzat tos simptomus, noteikti ātri jāvēršās pie ģimenes ārsta vai pie atmiņas traucējumu speciālista. Un tie būtu, piemēram, ja nespēja noturēt sarunu, ja bieži vien atkārtojās, stāsta vienu un to pašu, ja nemitīgi zaudē priekšmetus, ja, vai liek priekšmetus neatbilstošās vietās, ja regulāri aizmirst un visur kavē un palaiž garām visus tur pierakstus, tikšanās, sarunātās, nezinu, tur teātri vai kas, ja, ir periodiski un diezgan uzkrītoši, tad šos laiž garām, ja apmaldās, ja, jaunajās vietās, labi pazīstamajās vietās, ja ir zūd tāda prasme rīkoties ar priekšmetiem, ja vairs tā kā nespēj darīt šīs te ikdienas aktivitātes, ikdienas mājas pienākumus, ko agrāk varēja darīt, ja, izvairās, piemēram, gatavot ēst, vai tur pārsāl, vai regulāri aizmirst kaut ko, kādu ingredientu ielikt, ja šādi te ir ļoti uzkrītoši un pamanāmi simptomi vai zāles, vai iedzer papildus, ja, vairāk nekā vajag, vai aizmirst pavisam iedzert, ja, tad noteikti ir jāvēršās pie speciālista. Jautājums turpinās. Šķiet, lai saglabātu atmiņu, vēlams kaut pamazām mācīties kādu svešvalodu, agrāk iegaumēt jaunas lietas, gan padevās daudz ātrāk. Ir iekšēja trauksme, sieviete raksta, ka meditācija pastaigas palīdz, bet tikai praktizēšanas laikā. Ir sajūta, ka nerisina cēloni, vai ir vēl kādas metodes, preparāti vēlams dabīgie, ko var lietot trauksmes mazināšanai. Man ir kritiski zema stresa tolerance, vai tas ir normāli? Bieza āda ir nezinu, kur pazudusi, un, piemēram, neadekvāta kolēģe izteikta nejauka piezīme var izsist pamatus un sastresināt. Plus trauksmains miegs un nakts murgi. Ir somatizācija, savilkta pleci un mugura uz pāris dienām un naktīm. Ir diezgan mokoši un iztukšojoši, jo miera, iekšējā līdzsvara un harmonijas sajūta ir tikai kādi 5–10% no ikdienas, vai tas varētu pāriet. Ko es šeit saskatu, ja? Taisnība, kā savas smadzenes ir regulāri jātrenē, to es pieminēšu.
Jūs rakstat, ka meditācija pastaigas palīdz, bet tikai praktizēšanas laikā. Tas ir arī tas, ko es stāstīju augstāk par miegu, ja, ka visus ieteikumus šīs meditācijas, elpošanas prakses, savas teiksim, uzvedības modifikācija, attieksmes izmaiņas, tas nebūs ātrs process. Tur ir jābruņojas ar pacietību un noteikti savus augļus tas dos, bet ja jūs to darat regulāri, vedot dienas grāmatu, atzīmēt šīs sajūtas, šīs izmaiņas, un noteikti tas būs redzams kaut kādu vairāku nedēļu, varbūt tur 4, 6, 8 nedēļu griezumā sāk parādīties efekts. Tas nebūs uzreiz sevišķi, ja jūs esat ilgstoši šajā situācijā bijusi, un šī trauksmainība un liela tāda jūtība uz kritiku, uz aizrādījumiem, jau jūs rakstat, ka ir slikts miegs ar murgiem, ja, ar somatizāciju, ar savilktu ķermeņa augšējo daļu. Tas viss norāda, ka jūs esat ļoti lielā stresā. Iespējams, tur arī izdegšana ir, iespējams, tur arī tiešām ne tikai trauksme, bet arī iespējams varbūt pat depresija. Ja? Un tas viss, katrs par sevi, trauksme, depresija, izdegšana, šie var radīt visus tos simptomus, par kuriem jūs esat rakstījusi, ja, ka ir bremzēta domāšana, kavēta uztvere, informācijas apstrāde un analīze, kavēta ir neskaidra galva, ja, un viss tā tālāk. Šie simptomi, tās emocionālā pārslodze, emocionālās novirzes, ne līdzsvars, jā, tas noteikti var radīt, un turpat ne demence jautājums, jā, bet tiešām jāvēršās pie psihiatra vai psihoterapeita kārtot šīs lietas. Un jūs sakat, jā, ka tās harmonijas izjūta 5 līdz 10% no ikdienas. Tas nozīmē, ka jūs esat ļoti lielā tādā emocionālā disbalansā, ļoti lielā stresā, un šeit būtu ļoti ieteicams ātri nevilcināt un doties pie psihiatra vai psihoterapeita un piemeklēt jums atbilstošo taktiku, pieeju, kā risināt šīs problēmas. Ja? Noteikti tur jāskatās arī par psihoterapiju būtu silts ieteikums. Lūk, un jā, jūs pareizi rakstat par to, ka, lai saglabātu atmiņu, ir vēlams kaut pamazām mācīties kādu svešvalodu. Ja? Šis ir viens no ieteikumiem. Atmiņas trenēšanai, uzturēšanai, uzlabošanai. Pozitīvi ir tas, ka nekad nav par vēlu sākt. Mēs varam sākt jau šodien. Un mēs varam darīt daudzas lietas, kas īsti neprasa papildus tādu laika ieguldījumu, resursu ieguldījumu. Piemēram, atkal ir svarīga šī izgulēšanās, ko mēs jau esam iztarsājuši. Ja? Ir svarīga to, ko jūs ēdat. Veselīgs uzturs, ja? Maksimāli sabalansēts, maksimāli, lai jūs uzņemat visus šīs vajadzīgās uzturvielas, ko ļoti labi palīdz, piemēram, ja jūs kaut vai tuvu pieturaties pie vidusjūras diētas, ja? Vai ir tā saucamā deža diēta, kur ir samazināts sāls daudzums, ja? Bet ļoti līdzīgs arī tas sastāvs vidusjūras diētai, un vairāk plus pie tās sāls ir tāda ar kāliju bagātināta sāls, to lieto. Ir arī tāda mind diēta, kad mēs ēdam produktus, kas smadzenes stimulē. Ja? Tas ir viss, kur ir daudz omega-3. Tie ir rieksti, tās ir ogas, kur ir daudz ogļhidrātu, bet antioksidantu. Tas ir zaļie dārzeņi, zaļie lapu salāti, ja? Kur ļoti daudz šīs gan vitamīns smadzeņu darbībai tik ļoti vajadzīgais, ja? Mikro, makro elementi. Tā noteikti būtu putnu gaļa, truša gaļa, kas ko nevajadzētu arī cekt, ja? Tā būtu zivtiņa, un, protams, vislabāk ir treknās zivis, lasis, forele, makrele, siļķa, tuncis, ja? Tur, kur ir daudz šo te dabīgo tauku, un, protams, pēc iespējas izvēlēties nevis mākslīgi audzēto, bet dabīgi audzētos. Ja? Jā, un pieturoties pie tādiem veselīgiem ēšanas režīmiem, mēs ļoti labi varam padarīt to savu smadzeņu darbību veselīgāku, aizkavēt šos te neirodeģeneratīvos, jeb
novecošanās procesus, aizkavēt oksidatīvos procesus, kas bojā šūniņas. Ja? Vēl nākošais, protams, tā ir regulāra aerobā slodze, ko vajadzētu pildīt vismaz 120 minūtes nedēļas griezumā, sadalot vairākos piegājienos. Ja? Galvenais šeit ir atrast to, kas jums pašiem patīk. Vai tā ir nūjošana, vai tā ir pastaiga raitā soli, vai peldēšana, vai velobraukšana. Varbūt jums patīk iet uz sporta zāli, uz grupu nodarbībām. Ja? Tātad jebkas, kas ir tāds diezgan monotons, bet bišķi paaugstina to pulsu virs augšējās normas. Ja? Un tad arī atverās šī mikrocirkulācija, smalkie asinsvadiņi visos iekšējos orgānos. Tā skaitā arī galvas smadzenēs ir lielāka piekļuve, piegāde smadzenēm ar skābekli, ar glikozi, ar barības vielām. Ja? Un smadzenes ilgāk paliek tādas veselīgas, sulīgas un jauneklīgas. Vēl noteikti ir labi smadzenes trenēt, tās izaicinot. Darot tādas lietas, kas prasa jūsu nedalītu uzmanību, jūsu koncentrēšanos, prasa piedomāt, apdomāt. Ja? Piemēram, tas varētu būt galda spēļu spēlēšana. Ja? Tā varētu būt, piemēram, ik pa laikam pamainīt izkārtojums, mēbeles savā darba vidē, mājās, tas varbūt nav obligāti visās istabās, bet tik pa laikam kādā vienā no. Un tiklīdz jūs aprodat ar vienu izkārtojumu, tad kādā citā vietā atkal pamainīt. Vēl šeit labi var iederēties, ja jūs mainat, piemēram, virtuves zonā šūplāžu saturu vietām, ja, vai vannas istabā tieši tāpat. Un tas palīdzēs katru reizi nodarbināt savas smadzenes, padomājot, kur jums tagad dakšiņas stāv, kur tagad vielīšas stāv. Un atkal, tad, kad jūs būsiet ar jauno izkārtojumu atraduši, tad ik pa laikam kādā citā vietā atkal var pamainīt šo te galda vai skapju vai atvilkņu izkārtojumu un saturu. Lūk, smadzenes labi var trenēt un izaicināt arī tad, ja, piemēram, jūs vairāk lietā liekat savu nedominējošo roku, piemēram, ķemmējoties, mazgājot traukus, tīrot virsmi. Smadzenes trenē un uzlabo, piemēram, arī socializēšanās, kad mazina gan trauksmi, gan depresijas līmeni, gan šo te grūtsirdības līmeni mazina. Šī sociālā miedarbība ar mums tīkamiem cilvēkiem, kuri mūs iedvesmo, kuri mūs pacelā, kuri uzjautrina, kuri ceļ mūsu garstāvokli, no kuriem mēs varam pasmēlties, tas ļoti labi kognitīvai darbībai darbojās un vispār uzlabo tādu labbūtības sajūtu. Vēl noteikti būtu jāpaplašina savi apvāršņi, ceļot, apmeklēt izstādes, apmeklēt izrādes, ja, tad provēt, baudīt dzīvi, ja, meklēt šīs te garšas, iet pārgājienos, ja, tad atrast to, kas jums atsaucās. Un, protams, hobiji arī šeit var palīdzēt, tad vislabāk ir tas, ko jūs darat sadraudzīgā acu roku kustībā vai vispār tādu iesaistīt ķermeni, piemēram, dejošana, ja, vai podniecība, vai glezniecība, vai kaut kāda amatniecība, ja, galdniecība. To jūs visu varat darīt un mēģināt un tad provēt, ko dzīve vēl var piedāvāt skaistu, kas jums var iepatikties. Ja. Un noteikti tas ir arī jaunas prasmes, jaunas iemaņas, ko nekad nav par vēlu sākt mācīties un apgūt. Arī, piemēram, iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu vai kādu jaunu skaņdarbu. Ja? Visu, ko jūs darat ar tādu piepūli, bet, protams, ar patīku, ar tādu motivāciju, tas galvas smadzenes, pateicoties tam, jums būs pateicīgas un atmaksās ar tādu savu veselīgumu, sulīgumu un labu kognitīvo darbību. Beidzamās jautājums ir tāds, kā un kur varētu tikt pie doktoras Gudrinieces uz konsultāciju, kā pie atmiņas speciālistus un neiroloģus. Diemžēl veselības dēļ es uz doto brīdi nekonsultēju, pacientus nepieņemu klātienē vai attālināti, jo esmu saskārusies ar izdegšanu, taču tiklīdz būšu atpakaļ ierindā, es par to darīšu zinām savos sociālos tīklos. Ar šo tad es arī šodien noslēgšu. Liels paldies par kopā būšanu, par iesūtītiem jautājumiem.
Ļoti ceru, ka šodienas saruna ir bijusi liederīga un jūs atradīsiet sev vajadzīgo un noderīgo informāciju, kas palīdzēs sakārtot ne tikai miegu, ne tikai atmiņu, bet arī šo iekšējo labsajūtu. Lai jums viss izdodas, lai skaists pavasaris, lai smadzenes ir veselīgas, lai ir kvalitatīvs, labs un ciešs miegs, un tad varbūt uz tikšanos kādu citu reizi.